Dvēseliskas sarunas. Kristiešiem nav grūti saprast, ka garīgie spēki, kas vēršas pret tiem no sātana kalpiem, var būt brīstami. Daudzi kristieši būs pārsteigti uzzinot, ka dažreiz arī no citiem kristiešiem izstaro garīgie spēki, kas ir bīstami. Tāpēc Jēkaba 3, 14, 15 apustulis brīdina kristiešus uzmanīties no saviem pašu ļaudīm, bet, ja jums sirdī ir rūgta skaudība un ķilda, tad nelielieties un nemelojiet pret patiesību, tāda gudrība nenāk no augšienes, bet tā ir pasaulīga, tā nav dievišķa, bet dēmoniska. Lai aprakstītu noteiktu gudrību pēdiņās, Jēkabs lieto īpašības vārdus sastāvošus no 3 atšķirīgiem līmeņiem. Pirmkārt, tā nenāk no augšienes, tālāk ir pasaulīga un vēl tālāk ir demoniska. Lai izprastu šo procesu, uzsvers tiek likts uz otru īpašības vārdu, kas šeit tulkots kā pasaulīga. Grieķu vārds psihikos, kas tulkots tiešā veidā no psihe, nozīmē dvēsele. Atbilstošais latviešu valodas vārds varētu būt dvēselisks. Iztulkots šādā veidā, tas ir precīzā saskaņā ar Bībeles ainu par cilvēku personību. 1. Tesaloniķiešiem 5.23 Pāvils lūdz: Pats miera Dievs, lai jūs svētī caur caurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi. Šeit Pāvils kopā savieno 3 elementus, kas veido noslēgtu cilvēka personību, sakārtojot tos atbilstošā kārtībā no augstākā līdz zemākajam līmenim. Pirmkārt gars, tad dvēsele, tad miesa. Gars ir tā cilvēka personības sastāvdaļa, kas satur Dieva elpu, sākot ar radīšanas mirkli, tāpēc tas ir spējīgs būt tiešā savienībā un sadraudzībā ar radītāju. 1. Korintiešiem 6.17 Pāvils saka: bet, kas turas pie tā kunga, ir viens gars ar viņu. Nebūs pareizi, ja sacīsim viena dvēsele ar viņu. Vienīgi cilvēka gars ir spējīgs būt tiešā vienībā ar Dievu. Oriģinālajā radīšanas brīdī cilvēka gars virzienā uz augšu sniedzas pret Dievu, bet virzienā uz leju iesniedzas viņa dvēselē. Dievs sarunājas tieši ar cilvēka garu un caur cilvēka garu vēršas pie dvēseles. Kopumā cilvēka gars un dvēsele sevi izpauž caur viņa miesu. Grēkā krišanas brīdī, kas bija cilvēka nepaklausības dēļ, viņa gara vienība ar Dievu tika iznīcināta, un tajā brīdī viņa dvēsele sāka sevi izteikt kā atdalīta no viņa gara. Šīs jaunās saskaldītās attiecības bija gan sekas cilvēka nostāšanai pret Dievu, gan arī to raksturojoša pazīme. Visur citur jaunajā derībā vārds dvēseles, kas attiecas uz cilvēka dvēseles darbību, kas neatrodas pareizās attiecībās ar viņa garu. Tas apraksta gadījumus, kuru gaita ir pretrunā ar Dieva visaugstāko gribu. To var apstiprināt ar 2 izvilkumiem no jaunās derības, kur parādās vārds psihikos. Tas ir dvēselisks. 1. Korintiešiem 2, 14, 15 Pāvils saka: miesīgs, dvēselisks cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara. Viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi saprotams. Tulkojums no angļu bībeles. No otras puses, garīgais cilvēks izdibina visas lietas. Ir acīm redzams, ka dvēselisks un garīgs ir vārdi ar pretēju nozīmi. Garīgs cilvēks rīkojas saskaņā ar Dieva gribu. Dvēselisks neatrodas vienotībā ar Dievu. Dvēseliska persona cenšas izprast garīgās patiesības, lai tās pielietotu viņa dvēseles līmenī, taču to nespēja. Garīgs cilvēks ir savienots ar Dievu ar gara palīdzību un ir spējīgs saņemt garīgās atklāsmes tieši no Dieva. Jūdas 16.19
Apostols apraksta cilvēku kategoriju, kuriem ir sadarbība ar draudzi, taču viņi ir kurnētāji, kas sūdzas par likteni un dzīvo savās kārībās. Viņš noslēdz par tiem sakot, tie, kas nošķiras laicīgi, iekavās dvēseliski cilvēki, kam nav gara, tulkots no angļu bībeles. Ņemot kopā šīs rakstu vietas no 1. korintiešiem un Jūdas vēstules sniedz kopēju ainu par cilvēku, kuru raksturo vārds dvēselisks. Tā ir persona, kas ņem dalību draudzē un ir uzlikusi garīguma masku, taču tajā pašā laikā viņas dvēsele nav pareizās attiecībās ar Dievu caur viņas garu, neskatoties uz ticību, kas šādam cilvēkam piemīt, viņš ir ienaidā ar Dievu, bez saskaņas ar viņu un Dieva ļaudīm. Viņš ir nespējīgs uzņemt garīgo patiesību. Viņa pretestības pilnā attieksme un nepareizā vadība apbēdina Dieva garu un rada zaudējumus Kristus miesai. Šī analīze izskaidro gudrības sabojāšanās pakāpi, kā tas aprakstīts Jēkaba 3.15 no zemišķas uz pasaulīgu, dvēselisku un tālāk uz dēmonisku. Pamat problēma ir sacelšanās pret Dievu, nepaklausība Dievam, Dieva autoritātes noliekšana. Šī sacelšanās atdala cilvēka garu no Dieva un no debesu lietām. Tagad viņš iegūst tikai zemišķu vērtību un zemišķus rīcības motīvus. Tajā pašā laikā viņa dvēsele, kas neatrodas harmonijā ar Dievu, caur savu sacelšanos ir atvērta dēmonu ietekmei, kurus viņa sabojātā garīgā uztvere nespēja identificēt. Gala iznākumā parādās cilvēciskā gudrība, kas liekas garīga, bet faktiski ir dēmoniska. Visa Jēkaba vēstules 3. nodaļa runā par vienu specifisku problēmu – mēlis nepareizu lietošanu. Šī vēstule ir adresēta galvenokārt, ja ne pilnīgi tiem, kas atrodas ticībā uz Kristu. Tāpēc ir skaidrs, ka šī sabojātā viltus, dēmoniskā gudrība, par ko runā Jēkabs, atrod savu vietu kristiešu lietotajos mutes vārdos. Kā šāda situācija varēja rasties? Ir 2 galvenās sfēras, kurās kristieši ir vainīgi vārdu nepareizā lietošanā. Pirmā sfēra attiecas uz vārdiem, ko kristieši izsaka savā starpā. Otrā ir vārdi, ko viņi izsaka Dievam galvenokārt lūgšanās. Jaunā derība sniedz ļoti skaidrus brīdinājumus, kā kristiešiem ir jārunā par citiem cilvēkiem un īpaši par citiem ticīgajiem. Titum 3.2 Pāvils mums brīdina nevienu nepulgot. Frāze nevienu attiecas uz visiem citiem cilvēkiem, neatkarīgi no tā, vai viņi ir ticīgi vai neticīgi. Grieķu vārds, kas tulkots kā runāt ļaunu, ir blasphemo. Ir svarīgi saprast, ka ļauna runāšanas grēks sevī ietver ne tikai ļauna runāšanu pret Dievu, bet arī ļaunu vārdu lietošanu pret citām cilvēcīgām būtnēm, neatkarīgi no tā, vai šāda valoda tiek izteikta attiecībā uz Dievu vai citiem ļaudīm. Tā kristiešiem ir aizliegta. Jēkaba 4.11 Jēkabs īpaši runā par vārdiem, ko kristieši izrunā cits par citu. Neaprunājiet, brāļi, cits citu, nerunājiet ļaunu cits uz citu, tulkojums no angļu bībeles. Vārds, kas šeit tulkots kā runāt ļaunu, ir katalalo, kas vienkārši nozīmē runāt pretī. Daudzi kristieši Jēkaba vēstuli interpretē tādējādi, ka mēs nedrīkstam citus kristiešus apmelot. Patiesībā tur ir sacīts, ka mēs nedrīkstam runāt pret citu ticīgo, pat ja tas, ko mēs par viņu sakām, ir patiesība. Jēkabs saka, ka ir grēks nevis apmelot, bet pat runāt pretī. Viens no grēkiem, kurā iekrīt kristieši, ir tenkošana. Izslēdzot tenkošanu no sava vidus, dažās draudzēs vairs nebūtu par ko runāt. Kolinsa angļu vārnīca piedāvā sekojošas 2 tenkošanas definīcijas.
Pirmais – neplānota ar garu, nekontrolēta, ļaundabīga tērzēšana. Otrais – sarunas, kas sevi ietver ļaunus vārdus vai tenkas par citiem cilvēkiem. Divi vārdi, kas attiecas uz tenkām, šeit ir minēti kā ļaundabīgs un ļauns. Nav pietiekoši kristiešiem izvairīties no ļaunuma tikai viņu ikdienas sarunās. Mateja 12:36 Jēzus pats mūs brīdina no ļaunu vārdu lietošanas attiecībā pret kādu citu. Bet es jums saku, par ikatru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā. Lai gan jaunā derība īpaši aizliedz tenkošanu, daudzi kristieši pret to attiecas kā pret nekaitīgu grēku. Skaidrs, ka Dievs to redz savādāk. Romiešiem 1:29-30 Pāvils min dažas lietas, ko radījusi cilvēka novēršanās no Dieva, lūk, daļa no viņa saraksta. Tie piepildījuši savu dzīvi ar visādiem netikumiem, netiklību, mantkārību, ļaunprātību, iestiguši skaudībā, slepkavībās, ķildās, viltībā, ļaundarībā, kļuvuši par melnešiem un neslavas cēlājiem, dieva nicinātājiem un varmākām, augstprāšiem, balamutēm, ļaunumu izgudrotājiem. Melnesības iekļaušana šajā sarakstā ir visai zīmīga. Melnesība ir saistīta ar sirds attieksmi, kurā rodas ienaids, viltus un ļaunums. Tenkošana piemīt cilvēkiem, kas ir neslavas cēlāji, dieva ienīdēji, nekaunīgi, vienaldzīgi un uzpūtīgi. Kristieši, kas nodarbojas ar tenkošanu, var sevi novērtēt kā izņēmumus, taču Dievs viņus novērtē savādāk. Šāda veida runas izriet ciešā saistībā ar savstarpēji pakārtoto vārdu kopu, kas minēta Jēkaba 3:15 – zemišķa, dvēseliska, demoniska. Kristieši, kas atļaujas tenkot par citiem cilvēkiem, it īpaši citiem kristiešiem, ir nepaklausīgi Dieva vārdam. Rezultātā viņi sevi atrod uz slīdošas nogāzes. Pirms viņi spēja aptvert, kas notiek, tie jau ir noslīdējuši no zemišķās uz dvēselisko un tad no dvēseliskā uz demonisko. Vārdus, ko šādi ļaudis runā par citiem, nevar aprakstīt kā lāstus, taču to iespējas ir tāds pats. Tie patiešām ir kanāls, caur ko pret Kristus miesas locekļiem tiek virzīti demoniskie spēki. Vēl vairāk, tie ietekmē ne tikai atsevišķus cilvēkus, pret kuriem tie ir vērsti. Jēkaba 3:6 apustulis saka, un uguns ir arī mēle, kā netaisnības pasaule. Mēle ir nolikta starp mūsu locekļiem, tā apgāna visu augumu. Ticīgais, kas ir atrasts vainīgs šādā runā, faktiski vēršas pret sevi un to Kristus miesas daļu, kurā viņš atrodas. Pirms dažiem gadiem, būdams Eiropā misijas darbā, es atradu sevi situācijā, kas man sniedza acīm redzamu ieskatu tajās briesmās, ko rada dvēseliski vārdi. Es biju sagatavojies runāt ļoti svarīgā sapulcē, bet pēkšņi sajūtu neciešams sāpes vēdera kreisajā pusē. Justams, ka man nāksies atteikties no runāšanas šajā vakarā, es saucu uz Dievu pēc palīdzības. Tajā pašā brīdī es redzēju garīgu ainu par diviem saviem draugiem kristiešiem, kas 6000 jūdzes lielā attālumā ASV sarunājas par mani. Starp mums bija ļoti siltas personīgas attiecības, taču šie divi draugi neatzina dažus manus soļus. Es sajūtu, ka savā sarunā viņi mani kritizē par manu rīcību un ka viņu negatīvie vārdi par mani rada tos fiziskos simptomus, ar kuriem es cīnījos. Tā bija sātana stratēģija, lai mani atturētu no kalpošanas šajā vakarā.
es redzēju, ka man jādara sekojušas 2 lietas. Pirmā, savā gribā es piedevu saviem draugiem par tiem vārdiem, ko viņi bija runājuši pret mani. Pēc tam es rīkojos saskaņā ar Jēzus apsolījumu Mateja 18:18. Ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs, un ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs. Ar to autoritāti, kas man piederēja Jēzus vārdā, es saistīju sātaniskos spēkus, kas darbojās pret mani, un tad sevi atbrīvoju no manu draugu izsacīto vārdu iespaida. Pēc 5 minūtēm sāpes manā vēderā pilnīgi bija beigušās un nekad vairs neatgriezās. Pēc dažām stundām es spēju efektīvi kalpot sapulcē. Man bija izjūta, ka ir īstenojies Dieva mērķis. Vēlāk, atgriežoties Savienotajās valstīs, es satikos ar saviem abiem draugiem un tika nokārtota spriedze, kas valdīja mūsu starpā. Šodien attiecības starp mums ir daudz siltākas nekā jebkad agrāk. Mateja 7:1-2 Jēzus saka: Netiesājiet, lai jūs netaptu tiesāti, jo ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsit tiesāti, un ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots. Latviešu valodas vārds kritisks un kritizēt ir radies no vārda tiesāt. Kad mēs kritizējam citus cilvēkus, it īpaši mūsu ticības brāļus, tādā veidā, kas pieļauj viņu nosodīšanu, mēs pārkāpjam rakstus un nepaklausības attieksmes pret Dievu dēļ tiekam atzīti par vainīgiem. Tā rezultātā mēs kļūstam zemišķi, dvēseliski, demoniski, kā minēts Jēkaba 3:15. Ja mēs sevi atrodam pretojamies kāda kristīga brāļa rīcībai, ir atļauts un dažreiz pat nepieciešams sekot Pāvila piemēram, kad viņš bija nevienprātībā ar Pēteri attiecībā uz jūdu rīcību. Galatiešiem 2:11 Pāvils saka: es viņiem atklāti nostājos pretim. Pāvils nekritizēja Pētera rīcību saviem līdzstrādniekiem Barnabam un Titam. Tā vietā viņš devās tieši pie Pētera un atrisināja savas nesaskaņas ar viņu kā personu. Ja Pāvils būtu kritizējis Pēteri, viņam aiz muguras attiecības viņu starpā iespējams būtu izjukušas. Ja tas būtu tā, tad 2. Pētera 3:15, kas sarakstīta Pētera dzīves pašās beigās, viņš nesniegtu siltus pateicības vārdus par gudrību, kā jau arī mūsu mīļais brālis Pāvils jums ir rakstījis. Salamana pamācībās 27:5 Salamans uzskata, ka šis ir dzīves pamatprincips. Atklāta pārmācība ir labāka nekā maldinātāja mīlestība. Cita veida situācija, kurā mēs drīkstam atklāti runāt par kāda cita cilvēka nepareizu rīcību, rodas tad, kad mums nepieciešams būt par patiesības aizstāvjiem. Šādā gadījumā mūsu pienākums ir runāt patiesību, visu patiesību un neko citu, kā tikai patiesību. Neviens nedrīkst vienā un tajā pašā laikā būt gan liecinieks, gan soģis. Šādā situācijā mēs neesam soģi, bet gan liecinieki. Mēs atstājam atbildību izteikt spriedumu kādam citam. Īpašs grēks, no kura Jēzus mūs brīdina, ir ieņemt soģa vietu, ja Dievs mums to nav uzticējis. Viņš arī mūs brīdina, ja mēs kritizēsim citus ļaudis vienā vai citā veidā, visa kritika, ko mēs izsakām attiecībā pret citiem, nāks mums pašiem atpakaļ. Cik tas ir nopietni? Bībeles caururbjošā analīze par ļaunumu, ko rada mēlis nepareiza lietošana, iespējams tikai dažus no mums atstāja bezvainīgus šajā grēkā. Ja mēs atzīstam, ka patiesi esam vainīgi citu cilvēku ievainošanā ar mūsu mēles palīdzību
un savā nostāšanās pret Kristus miesu mums nepieciešams šo grēku nožēlot un meklēt Dievu, lai viņš mums piedod un šķīstī. Mēs tāpat varam lūgt piedošanu no tiem, ko esam sāpinājuši. Pāri visam mums nepieciešams mācīties, kā sevi pasargāt no citu cilvēku ievainojošiem un sāpinošiem vārdiem, ko viņi var runāt uz mums. Jautājums par pasargāšanu no tiem ir aprakstīts 3. nodaļā.